Gāja virsū regulāri tāda viņa aizsardzības sistēma izskatās, ka ļoti agresīvs edz un ļoti daudz palīdz. Varbūt tieši tu panalizē kā treneris, ko viņi izcēdz. Viņi negāja īsti pa diviem, viņi mainījās ļoti daudz un tad centās kaut kā, es nezinu, kāda bija tā doma, ko viņi gribēja panākt, bet VF ļoti pacietīgi iespēlēja bumbu grozu apakšā, turpretī, kad Ventspils komanda iespēlēja apakšā, arī bija situācijas, bet tā 1-pret-1 aizsardzība Ventspilī ļoti krīt iekšā, un ja tu iekrīt uz pirmo soli, tad VF komanda ļoti labi izspēlēja, atrod brīvo spēlētāju, ko Ventspils vispār nedarīja, un tur likumsakarīgs rezultāts. Tā kā pārliecinoši VF dominants šodien, un Ventspilī īsti nebija ko likt pretī. Viljam Dīnam 13 punkti, 9 piespēles, 3 pārtverts bumbas, 5 atlakšās bumbas. Šie rādītāji, protams, ir skaisti, bet arī 7 kļūdas, un ne tikai tehniskās, bet šīs taktiskās kļūdas, šī neiekļaušanās komandas spēlē. Ko darīt ar viņu? Ko darīt ar spēlētāju? Viņi taču nevar pārmācīt jau 36 gados. Viņi nevar pārmācīt, bet viņi var ielikt kaut kādos rāmjos, kas viņiem ir jādara. Es domāju, katram spēlētājam ir savs uzdevums, kas viņiem ir jādara, ko viņš var dot komandai. Pirmais varētu sākt ar attieksmi, kad pēc zaudētas bumbas, pēc neizteiksmīga uzbrukuma ir jāskrien atpakaļ. Pirmajam pie tām. Pirmajam ir, nezinu, kurā grupiņā, bet tas ir laikam... Pat dubulta amatieru līgā māca. Jā, es domāju, ka dubulta amatieru līgā arī var dabūt pausīm, ja tu neatskrien atpakaļ tā nopietni. Bet te izstāsta, ka viņam ir visatļautība un tā neuzvar spēles, tā neuzvar sērijas un likumsakarīgi 0-1 Ventspilī. Klēliņkungs, pie jums Alažu komandās bijusi ir kārtība un disciplīna. Ko darīt ar Viliju Dīnu? Jāsūt pamatgrupā, tā kā Mārtiņš teica, pamācīties. Pats galvenais jau, ka viņam tas ceļš ir mazāks nekā garajiem spēlētēm, lai tikt atpakaļ. Ir jāprasa, un šobrīd parāda viss pozicionālais uzbrukums, viss pārējās lietas, kad ar disciplīnu nav viss labākā kārtībā. Jā, redzam šādas sports epizodes, protams, no Dīna mēs šodien redzējām, bet arī šīs minētās 7 kļūdas un ne tikai tehniskās kļūdas, bet vairāk taktiskās kļūdas bija tās, kas iegriez. Jo tehniskās kļūdas arī Krūzam ir 8, pat vēl vairāk. Toties taktiski viņš tomēr komandas interesēs nospēlēja 16 punkti, 5 bumbas, 7 piespēles. Krūzam 15,7 bumbas, 2 pārtveres bumbas plus 27 efektivitāti Marekam Mērim, ko minēja jau Kaspars Ciprus. Tālāk 13 punkti Bostikam, 4 bumbas, 3 piespēles, 2 pārtveres bumbas, 2 bloki plus 14 efektivitāti. Arī Bostik šodien nospēlēja ļoti labi komandas interesēs un 10 punktus piemet klāt Jānis Bērziņš. Pirms varbūt pārēsim pie VF komandas vēl par Ventspili. Acīm redzam, Māris Gulbis spēlēja daudz vairāk, izkrītot tagad Janičēnokam. Viņš bija aktīvs, apņēmīgs, bet grūti viņam gāja spēlē 1-pret-1. Pret Bostiku bija problēmas, pret to pašu Mareku Mēru bija problēmas. Mārim Gulbim tikai 2 punkti otrajā puslaikā. Mārtiņ, tu savu brāli pazīsti labāk par visiem. Pie tevīm savulaik Barons komandā, protams, varbūt līmeni zemāk, bet tomēr viņš met šos 20 punktus spēlē. Kā vislabāk Māri izmantot? Ko viņam darīt? Protams, ka VF uzliek arī uz viņu labus aizsargus Mareku Mēru un Džosu Bostiku. Ko tu varētu ieteikt Ventspils komandai, lai radītu šos metienus labos Mārim? Pirmais, protams, viņam partneriem ir jārada situācijas viņam, un pirmais tā ir